Um, Latvijas mājsaimniecībām un uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums pašreiz ir faktiski zemākais Eirozonas valsts starpā. Turpat blakus ir īrija. Ja? Mērāms aptuveni 29% no iekšzemes koprodukta. Ja? Ja mēs salīdzinamies ar valstīm, ja, tad mēs nevaram runāt miljonos, jo Latvija ir tur pārdesmit reizes mazāka nekā lielākā daļa Rietumē Eiropas valsts. Līdz ar to, lai mēs salīdzinātu šos rādītājus, mums jāsalīdzina arī pēc ekonomikas lieluma. Un ekonomikas lielumu parasti izsaka ar iekšzemes koproduktu. Mums tātad pērnā gada vidū portfels bija 29% no iekšzemes koprodukta. Tur Vācija blakus arī Eirozonas vidējais rādītājs ir aptuveni 75%. Jā, tas ir trīskārtīgas atšķirības no Eirozonas vidējiem rādītājiem. Protams, mums tas kredīta portfels ir 3 reizes zemāks. Ja? Un kas varbūt ir pat vēl tāds sāpīgāk, tā dimensija šim ir, ka mums pašreiz kredīta portfeļa apmērs ir arī 3 reizes mazāks, pat vairāk nekā 3 reizes mazāks nekā tas vēl bija 15 gadus atpakaļ. Ja, 2011. gadā mums uzņēmumiem un mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums bija pie 100%. Un skaidrs, ka tobrīd bija pārmērības, un skaidrs, ka tam kredītu portfelim bija jāsamazinās, vai ne, pēc trakniem gadiem, pēc krīzes, bet jāsaka, ka tā samazināšanās ir turpinājusies visus šos 15 gadus, kas ir kopš krīzes pagājuši. Un šobrīd, mēs esam noslīdējuši līdz ļoti, ļoti zemam rādītājam. Lietuvā situācija ir tikai mazliet labāka. Igaunijā, ja mums ziemeļkaimiņos, kredīta portfels ir te 2 reizes lielāks. Tur tā situācija ir būtiski labāka. Un tas nav tā, ka tā situācija ir bēdīga kādā atsevišķā segmentā. Ja mēs izdalām kreditēšanu tādos lielos trīs tādus nozīmīgākos segmentos, vai tie ir nefinanšu sabiedrība, tas ir uzņēmumi, kas neiekļauj finanšu sektoru, ja? Ilgtermiņa kredīti, īstermiņa kredīti vai mājokļu kredīti, visur faktiski tā aina ir stipri līdzīga. Mums tā dinamika ir gājusi uz leju, un visur mēs esam, varbūt ne uzņēmumu īstermiņa kredītos, bet noteikti mājokļu kredītos, noteikti uzņēmumu kredītos ilgtermiņa. Mēs esam pašā Eirozonas apakšgalā. Ja? Un uz to var skatīties divējādi, vai ne? Protams, no vienas puses tā ir diezgan liela bēda ielēja, ja? No otras puses, tur mēs zinām, ka mums ir diezgan būtisks kreditēšanas potenciāls, ja? Mūsu ekonomika, mūsu sabiedrības finansiālais stāvoklis un citi, teiksim, to makroekonomisko veselību raksturošie rādītāji ne tuvu nav sliktāki Eirozonā, ja? Līdz ar to mums ir būtisks neizmantots kreditēšanas potenciāls. Par to liecina arī vēl citi rādītāji. Ja? Un šajā attēlā jūs redzat Latvijas vēlreiz tos pašus to izsniegto kredītu dinamiku, vai tie ir mājokļu kredīti, vai tie kredīti uzņēmumiem. Mums šobrīd izsniegto kredītu atlikums, bija īpaši pat mājokļu segmentā, viņš ir zemāks nekā tas bija 2004. gadā, kad Latvija iestājās Eirozonā. Ja? Šo 20 plus gadu laikā mūsu ekonomika ir augusi, sabiedrība ir kļuvusi daudz reizes turīgāka, ir pieredzēti dažādi amerikāņu kalniņi un tam līdzīgi, bet, ko, manuprāt, labi ilustrē gan pandēmija, gan energoresursu krīze un visa ģeopolitiskā situācija, kas mums reģionā ir, ekonomika ir diezgan noturīga. Ja? Mēs nedzīvojam, teiksim, tādās pārmērībās un no viena grāvja otrā, kā tas notika 8., 9., 10. gadā. Ja? Līdz ar to tā ekonomika sasniegusi kaut kādu briedumu fāzi, bet neskatoties uz to, mums tas kredīta apjoms šobrīd viņš ir pielīdzināms zemi vai vidēji zemi attīstītām valstīm, ne augstas attīstības valstīm, kā pieskaitām visa Eirozona, tā skaitā arī Latvija. Līdz ar to tas kreditēšanas potenciāls ir milzīgs. Un vietā ir jautājums, kāpēc mēs esam nonākuši tajā situācijā, kur mēs esam šobrīd. Un, kā parasti tas ir ar makroekonomiskiem rādītājiem, tur mēs nevaram apgalvot, ka ir kāds viens vainīgais, viens vaininieks vai viena problēma, kas mūs pie tās situācijas ir novedusi. Tur ir dažādu faktoru kopums. Mēs zinām, ka tie cilvēki, kas smagāk pieredzēja globālo finanšu krīzi, ir krietni piesardzīgāki tagad pret kredītiem, kreditēšanu, kā tas, salīdzinot ar to, kā tas bija pirms krīzes periodā, vai ne?
Daudziem cilvēkiem ir paziņu lokā, ģimenēs un tam līdzīgi cilvēki, kas bija spiesti meklēt darbus ārvalstīs vai meklēt citus risinājumus, lai attiecīgi teiksim, atmaksātu tās saistības, kas tika uzņemts tajās pārkaršanas, tajos treknajos gados. Ja? Bet kopš tā brīža pagājuši vairāk nekā 15 gadi. Vidējais uzņēmumu mūža ilgums Latvijā ir krietni īsāks par 15 gadiem. Ja, līdz ar to teiksim, tā paudze, kas gāja cauri tam pārmērībām, gan trakno gadu, gan pēc tam krīzes formā, viņi jau ir nomainījusies ar jaunu uzņēmēju paudzi. Arī cilvēki, kas meklē mājokļu kredītus, meklē mājokļus un ņem līdz ar to mājokļu kredītus, ir šobrīd jau lielākoties citi, kā tas bija ar situāciju salīdzinot ar 7. un 6. gadā, tātad pirms šī krīzes perioda. Līdz ar to, jā, skaidrs, ka ir kaut kāda teiksim, vēl tās krīzes rētas vēl joprojām ir starp faktoriem, kas bremzē mūsu kreditēšanas attīstību, bet skaidrs, ka mums ir problēmas arī ar kredītu pieejamību. Ja? Un to mums ļoti labi ilustrē dažādas uzņēmumu aptājas. Principā to, ko es iepriekš tikko arī minēju, mēs varam arī redzēt attēlā pa kreisi. Es arī paskaidrošu, kas tur ir attēlots. Tā ir uzņēmuma aptauja. Ja, un mēs redzam uz X-as, ja, ka uzņēmuma īpatsvars, kas ir pieteicies, kam ir interese bijusi pēc kredītiem, kas pēdējos 6 mēnešu laikā ir vērsusies pie bankas, lūdzot aizdevumu. Un mēs redzam, ka Latvijā šādu uzņēmumu īpatsvars ir aptuveni 25%, kas nebūtu nav zems uz pārējo Eiropas Savienības valstu fona. Faktiski tas ir pat relatīvi augsts. Ja. Tikmēr uz Y-as, uz vertikālās as, mums ir procents no uzņēmumiem, kas pēdējos 6 mēnešu laikā ir tikuši pie kredītiem. Ja, tad uz X-as tie, kas vērsās, kas gribēja kredītus, uz Y-as tie, kas tika. Un te mēs redzam, ka mums, lai gan aptuveni 4. daļa uzņēmumu vēršās pie bankām pēc kredītiem, tikai aptuveni 10% pie viņiem tiek. Līdz ar to ir liels atteikumu īpatsvars. Ja. Un tad, protams, var teikt, un par to ir daudz runāt, kad atteikumi var būt pamatoti, mazāk pamatoti un tā tālāk. Ja ir kredīta standarti un neviens nevar piespiest privātā sektora uzņēmumam, kas ir arī banka, izsniegt kredītus, bet tam ir tālajošas sekas. Ja cilvēks ir vienreiz dabūjis atraidījumu, otru reizi dabūjis atraidījumu, trešo reizi varbūt viņš maz vairs nevērsīsies pie bankas. Un to mums parāda attēls pa labi. Ja. Tas uzņēmuma īpatsvars, kas nepiesakās vairāk kredītiem, tāpēc, ka ir bail vai īsti negribās saskarties ar šo iespējamo atteikumu, mums ir viens no augstākajiem Eiropas Savienības valstu starpā. Ja? Līdz ar to tur tā vistas un olas problēma, kas ir vainīgs. Cilvēki negrib, bet ir jautājums, kāpēc viņi negrib. Tāpēc, ka baidās no iespējama atteikuma vai tāpēc, ka nevajag. Ja? Tur šos faktorus nodalīt bieži vien ir diezgan sarežģīti. Tāpat mēs redzam arī to, ka mums ir salīdzinoši augsts teiksim, to finansiāli ierobežoto uzņēmumu īpatsvars. Ar finansiāli ierobežotiem uzņēmumiem mēs saprotam tos uzņēmumus, kas pieteicās kredītam, bet to nesaņēma, saņēma mazāk nekā gaidīts, vai arī nepieteicās tādēļ, kad bija bail no iespējama noraidījuma, vai nepatika cena. Ja? Un mēs redzam, ka šādu uzņēmumu Latvijā un Lietuvā, un Latviju un Lietuvu patiesībā liekams vienā maisā, ir pastāvīgi bijusi augstāka, krietni lielāks īpatsvars šādiem uzņēmumiem nekā Igaunijā vai Eiropas Savienībā vidēji. Savukārt starp tiem, kas kredītu dabūja, viņi caurmērā arī ir neapmierinātāki nekā pārējo Eiropas Savienības valstu uzņēmumi ar kredītu. Un tur iemesli galvenokārt ir divi. Ja, viens ir ļoti augsts ķīls prasības, otrs ir cena. Ja, un kredīta cena ir procentu likme. Un raugoties uz procentu likmēm, jāatzīst, ka mums Latvijā, bet Baltijas valstīs kopumā procentu likmes tiešām ir ar atrāvienu augstāks nekā pārējā Eirozonā. Ja. Šeit attēlā pa kreisi pelēkās līnijas ir pārējās Eirozonas valsts, tā zaļā līnija ir Eirozonas vidējais rādītājs, tad šeit pēc krāsnām var atpazīt 3 Baltijas valstis. Ja. Un šeit ir svarīgi saprast, ka šīs ir Eirozonas valstis, visām šīm valstīm ir eiro valūta, ir viens un tās pašas naudas tirgus likmes, vai tas ir Eiribors, vai tas ir kāds cits naudas tirgus likmes, kas tiek izmantots. Tas ir valsts ar vienu to monetāro sistēmu. Ja? Un ko mēs šeit redzam, ja? Ka Baltijas valstīs tās procentu likmes ir ne tikai augstākas pa visu pārējo, bet viņas ir ar atrāvienu augstākas. Ja? Šie mājokļu kredīti. Tur 2024. gada vidū
Ja Eirozonā vidēji, un nu, lielākajā daļā mēs varam teikt visu faktiski Eirozonas valstu, ja, kredītu procentu likmes mājokļu, hipotekāro kredītu procentu likmes bija aptuveni 3, 3,5%, tad Baltijas valstīs tās bija 5,5%. 2% punkti, tas ir 200 bāzes punktu augstākas likmes. Un nu, tie 2% punkti, viņiem ir nozīme. Tas krietni samazina kredītu summu, ko cilvēks var saņemt. Tas samazina nu, teiksim, to apetīti vispār uzņemties saistības. Līdz ar to tās likmes ir augstas. Un tad, protams, var rasties jautājums, nu, kāpēc mums tās likmes, kāpēc viņas ir tik augstas un kā tas vispār matemātiski var sanākt. Nu, mēs esam pieraduši, ka kredīts, nu, tiek cenots pēc viena principa. Ir Eiribors, ja, un plus nu, 3, 6, 12 mēnešu Eiribors, ja, un tad pavirsiet kaut kā tā pievienotā likme, ja, ko mēs saucam. Un Latvijā un faktiski visās Baltijas valstīs visi kredīti, īpaši mājo kredīti, tiešām tiek cenot pēc šāda principa. Ja. Mums, un attēls pa labi to parāda, mums faktiski 100% visi kredīti ir ar, teiksim, šīm mainīgām likmēm. Ja, bet mēs redzam, ka mēs esam faktiski uz pārējās Eirozonas fona tāds kā izņēmums. Ja. Lielākajā daļā Eirozonas valstu, it īpaši, ja mēs runājam par mājo kredītiem, procentu likmes tiek noteikts citādāk. Viņas netiek pēc šīs svētās formulas, Eiribors plus pievienotā likme noteikts. Tur ir individuāli kaulēšanās, nu, vienkārši vienošanās par cenu. Ja? Cilvēks dodas uz banku, banka dod pretim piedāvājumus uz 5 gadiem fiksēt likmi, uz 10 gadiem, uz visu kredītu dzīves termiņu, vai tie ir 20, 30 gadi. Tas, protams, katram ir individuāli. Bet šī variācija kredītu nosacījumos citvieta Eirozonā ir krietni plašāka nekā tas ir pie mums. Ja? Un tad, pieņemsim, nu, ir iespējams arī bankai, tas ir pietiekami izdevīgi uz 30 gadiem izsniegt kredītu, nu, tur ar 3% fiksēto likmi, un par to kredītu var faktiski aizmirst. Ja? Mūsu gadījumā, nu, tur, teiksim, visu procentu likmju risks tiek pārnests uz kredītņēmēju. Ja? Kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka mums tās likmes ir augstas ne tikai vidēji. Ja, nu, jo tad kāds var teikt, jā, nu, mums tas vidējais cilvēks, viņš ir riskantāks nekā vidējais cilvēks Vācijā, Itālijā, Spānijā vai kur citur Eirozonā. Bet šajā attēlā jūs redzat, papildus tam, kas tika iepriekš rādīts, ja, te parādās arī vēl tādas raustītas līnijas, kas ir Latvijā 5. un 10. percentīla. Ko tas nozīmē? 5. percentīli 5% kredīti ar viszemākajām likmēm. Tātad mājokļu kredīti ar viszemākajām likmēm. Ja, ja mēs pieņemam, ka kredīta likme korelē ar kredīta risku, tad tie ir 5% drošākie mājokļu kredītņēmēji. Ja? 10. percentīli ir 10% drošākie kredītņēmēji. Un ko mēs tur redzam? Arī tur mēs uzskatām, redzam, ka pat šie ļoti drošie klienti, ja, ļoti drošie kredīti, mums ir faktiski pastāvīgi bijuši ar augstākām kredīta likmēm nekā Eirozonā vidēji. Ja, tad vidējam kredītam Eirozonā likme ir zemāka nekā vislabākajiem, visdrošākajiem pašam krējumiņam, ja, no mājokļu kredītiem Latvijā. Ja. Līdz ar to tās likmes tiešām ir augstas, un kaut kas ar to ir jādara. Ja. Jautājums, kāpēc viņas ir tik augstas, un kāpēc mums par tiem visdrošākajiem kredītiem ir augsts? Mēs esam to analizējuši daudz un dikti, un ļoti daudz materiālu šodien. Es tam visam nepieskaršos vienkārši tīri laika ierobežojumu dēļ, bet faktiski mēs varam izdalīt 3 faktorus, kas nosaka kredīta likmi. Viens, pašai bankai ir dārgi piesaistīt finansējumu, un ja bankai ir dārgi aizņemties, ja bankai ir dārgi piesaistīt finansējumu, tad viņi arī kredīti izsniegs par augstu cenu. Ja? Šeit jāsaka uzreiz, kad bankas Latvijā naudu neaizņemās tirgos, bankas Latvijā naudu aizņemās no Latvijas iedzīvotājiem depozītu formā. Bankas finansējās faktiski 80% no banku finansējuma nāk no depozītiem. Pārliecinoši lielākā daļa ir pieprasījumu norēķinu konti, pa kuriem procenti maksāti netiek lielākoties. Un līdz ar to banku finansējuma piesaistes izmaksas ir ļoti līdzīgas depozīta cenai. Nu, jūs visi esat Latvijas iedzīvotāji, es pieļauju, ka jūs izmantojat Latvijas bankas, un jūs zināt, ko jums maksā par depozītiem. Protams, par termiņu depozītiem maksā kaut ko vairāk nekā nulli, ja, kas ir par pieprasījumu depozītiem, bet arī tā summa ir ļoti tālu no Eiribora. Ja.
Un līdz ar to tā finansējuma cena noteikti nav faktors, kas skaidro, kāpēc kredīta likmes Latvijā un Baltijas valstīs ir augstas. Otrs varētu būt šis kredīta risks. Ja? Ja Latvijā un Baltijā ir lielāka iespējamība, ka kredīts būs maksātnespējīgs, klients būs maksātnespējīgs, tad arī likme ir jāprasa augstāk, ja? Lai kompensētu šo risku. Arī te mums jāsaka, ka mums tā situācija kopš globālās finanšu krīzes ir kā diena pret nakti. Mums ir viens no vislabākajiem kredītu portfeļiem visā Eirozonā, viens no drošākajiem. Kredīti tiek izsniegts pēc diezgan stingras atlases kritērijas, līdz ar to tur jau tā tikai teiksim, tie drošākie cilvēki pie kredīta tiek, tie drošākie uzņēmumi, tās drošākās mājsaimniecības. Līdz ar to arī tas risks nav nekas, kas pamatot, ka kredīta risks būtu ārkārtīgi augsts, ja? Vai viņš pat būtu augstāks nekā Eirozonā vidēji. Līdz ar to ne finansējuma cena, ne kredīta risks nenosaka augstās procentu likmes. Kas ir trešais? Trešais ir, teiksim, tas atlikums, peļņas mārža, sauksim, kā to gribam. Ja? Un tas Latvijā patiešām ir ļoti augsts uz pārējās Eirozonas fona. Ja? Augstās procentu likmes ienes daudz liels procentu ieņēmumus, kas pārvēršas arī labā pelnītspējā. Un, ja ir laba pelnītspēja, ko mēs sagaidītu? Mēs sagaidītu, ka būtu liela tirgus interese attiecīgi, lai par tirgus dalībniekiem plēstos, cīnītos, un tad tīri dabiski konkurences rezultātā tā kredīta cena arī iet uz leju. Bet Latvijā tas līdz galam tā nav noticis, jo mums ir ļoti koncentrēts kredītu tirgus. Ja? Mēs runājam šodien vairāk par mājokļu kreditēšanu. Te gan bilde līdz 2024. gada sākumam, bet ja mēs viņu atjaunot, viņa tik drusciņi varbūt būtu pamainījusies. Mums 4 lielākie hipotekārie kredītdevēji izsniedz aptuveni 98% no visiem mājokļu kredītiem. Tas tirgus ir ārkārtīgi koncentrēts, konkurence ir zema, un līdz ar to tāpēc likmes ir augstas. Un tad, kad pie šī secinājuma mēs pirms pāris gadiem nonācām, jautājums, ko var darīt, lai veicinātu konkurenci kreditēšanas tirgu. Ja? Tāda pirmā, tāda vienkārša, tāda loģiska atbilde, vajag vairāk spēlētāju. Tā ir tiesa, mums vajag vairāk spēlētājs. Es gan nevarētu teikt, ka mums ir ļoti maz bankas Latvijā, bet mums nav pārmērīgi daudz hipotekārie kreditētāji, kas aktīvi iesaistītos hipotekāro kredītu tirgu, lai gan pēdējā laikā tas ir mainījies. Ja? Bet nevar teikt, ka tas ir šausmīgi aktīvs tirgus. Tur jāsaka, kaut kāds ievirs gājis priekš, bet Krievijas iebrukums Ukrainā diezgan mums nāca pa sliktu, teiksim tā, uz Baltijas valstīm, vispār uz reģionu, uz jebkādām aktivitātēm. Citas, teiksim, tāds Rietuma Eiropas vai Rietuma pasaules vispārīgi institūcijas sāk skatīties, bankas sāk skatīties mazliet piesardzīgākas. Bet es pat teiktu, ja Krievija nebūtu iebrukusi Ukrainā, piesaistīt lielu spēlētāju šim tirgum varētu būt diezgan sarežģīti tā mazā izmēra dēļ. Ja? Mums tomēr Latvijā ir tikai 1,8 miljoni iedzīvotāji. Visās Baltijas valstīs kopumā tas ir ap 6 miljoniem. Tas tirgus ir diezgan mazs priekš, teiksim, jaunu fiksētu izmaksu veikšanas, lai uzbūvētu banku, dabūtu depozitoru bāzi. Un tā tālāk. Līdz ar to tas, protams, būtu labs risinājums, kas visticamāk to tirgu iekustināt, bet tas nav kaut kas tāds, kur var dabūt tūlītēju ieguvumu. Līdz ar to mēs, skatoties citus formātus, kā var to konkurenci stiprināt, mēs secinājām, ka vajag veicināt klientu mobilitāti starp bankām. Analoģija tam ir telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Ja? Mums arī viņi ir 3 lielākie, vai ne? Bet tur pa konkurenci neviens nesūdzās. Tur konkurence ir asa, cilvēki tiek pārvilināti, cenas ir zemas uz jebkādu fonu, pēc ko tas tiek salīdzināts. Ja? Un jautājums, kāpēc tur tas strādā, bet akreditēšana tas nestrādā. Ja? Un tad tas, ko mēs secinājām, ir tas, ka Latvijā nenotiek faktiski vispār mobilitāte starp bankām. Kredītņēmēji nestaigās starp bankām. Te ir Eiropas komisijas tabula, viņā varbūt nevajag iedziļināties, es apvilku vienu skaitli. Bet Latvijā tikai 2% no hipotekārā kredītņēmējiem, kam būtu izdevīgi pārfinansēties, to faktiski darīja. Ja, kamēr citās Eiropas Savienības valstīs tur ir 20–30% liels tas īpatsvars. Un tad tas rodas tāds dabīgs jautājums, vai ne, kāpēc šī pārfinansēšanās nenotiek. Un tad publiski pieejama informācija banku mājaslapās, lielāko kreditētāju mājaslapās, man liekas, iedeva to stāstu diezgan skaidri. Ja? Eksistē vesela kaudze komisijas, kas šo kredītu pārfinansēšanu padara ļoti neizdevīgu. Ja?
Nu, labi, te vienkārši ilustrēts viss tas cikls, kam cilvēks faktiski iet cauri. Nu, tur potenciāli kredīta dzīves laikā, ja, bet, nu, labi, ir kredīta izsniegšanas komisija līguma maksas. Jā, citreiz ir atlaides, bet, nu, cenrāžos norādīts, ja tur ir aptuveni 1% no kredīta summas un tā tālāk. Nu, labi, cilvēks kredītu ir tagad dzīves laikā, nu, ir drusciņi nomaksājis, ja, apliecinājis savu kredītu vēsturi, nodzēs kredīta pamatsummu, līdz ar to ķīlas vērtība pret kredītu pieaug, ja kredīts kļūst drošāks, ir mazāk zaudējumu riski kreditētājiem. Nu, cilvēks tagad vēlētos doties uz citu banku, to var darīt, bet ir jāmaksā fiksēta komisija. Ja, nu, tur 400 līdz 600 eiro apmērā, kas ir diezgan liela summa priekš ietaupījuma, kas nu, tur potenciāli ir pārdesmit eiro mēnesī. Ja. Turklāt aiziet uz citu banku, atkal tas ir jauns kredīts, ja, nāk atkal komisija, varbūt ir, varbūt nav, tas ir atkarīgs individuāli. Nu, labi, pieņemsim, cilvēks tam visam iziet cauri, pēc tam vēl grib, teiksim, kaut kādas tur līguma grozījumus veikt, par to ir atkal nākamā komisija. Līdz ar to tas process bija ļoti dārgs, viņš bija ļoti nepievilcīgs. Un te mēs uzlikām, nu, faktiski tādu pavisam elementāru piemēru. Ja mums ir kredīts ar noteiktu summu, atlikuši 12 gadi, ja, nu, tagad cilvēks ir vērsies pie citas bankas un no savas esošos 6% likmi var samazināt uz 5,5%. Ja, nu, tas varbūt tagad tas būtu zemāk, bet, nu, pieņemsim, pirms pusgada tas aptuveni tas kredīt likums ar tāds var aptuveni bija. Ja. Izlīdzinātais ikmēneša maksājums, ja, nu, tas ietaupījums mēnesī ir kaut kādi 12 eiro, ja, bet, nu, 12 gadu laikā salasās pie gandrīz 2000 eiro. Tur ir finansiāli jēga to darīt. Pie iepriekšējā regulējuma cilvēkam tas kopā aptuveni prasīja ap 1300 eiro, lai šo procesu veiktu. Ja, tad, lai 12 gadu laikā ietaupītu 1800 eiro, bija jāsamaksā 1300 eiro. Nu, skaidrs, ka neviens to nedarīs. Un tā ir arī atbilde, kāpēc mums tā pārkreditēšanās bija tik zema. Ja. Ko pērn izdarīja Saeima, ja pēc mūsu priekšlikuma tika aizliegts piemērot šīs pārkreditēšanās komisijas. Ja, bankas nevar likt barjeras cilvēkiem doties projām no sevis pie cita kreditētāja. Tika atcelta zemes grāmatas nodeva par ķīlas tiesību pārreģistrēšanu, jo ķīlas ņēmējs mainās. Ja iepriekš tas, nu, tad bankas to ķīlu, tu izsniedz to kā ķīlas devējs un dod ķīlu vienai bankai, pārkreditējot to jāpārreģistrē uz otru. Tur bija jāmaksā 0,1% komisija. Tāpat ir samazināts arī notāra nodevs. Ja? Un tad pie jaunā regulējuma tās komisijas maksimums pie šādas situācijas var būt aptuveni 700 eiro apmērā. Bet tas, ko mēs redzam praksē, pie pārkreditēšanās bankas nepiemēro šo kredītu izsniegšanas komisiju. Un bieži vien, ja ir standartizēts nekustamais īpašums, nu, lielākoties ir jaunie projekti, kur bankas aptuveni saprot, kas tas par nekustamo īpašumu, netiek prasīts arī novērtējums. Ja? Novērtējuma prasības nāk pēc būtības no pašām bankām. Tas, ko regulators lūdz bankām darīt, ir pārliecināties par nekustamā īpašuma, par ķīlas vērtību. Ja? Un eksistē dažādi veidi, kā to var darīt. To var darīt ar iekšējiem resursiem, to var darīt ar ārēju vērtējumu palīdzību. Ja? Jo standartizētāks ir īpašums, jo mazāk ir, teiksim, nepieciešamība pēc šī ārējā novērtējuma. Un līdz ar to, un tas nav tas, tas nav teorētiski, mēs arī praksē redzam, ja, kad bieži vien šīs pārkreditēšanās tās izmaksas šobrīd, nu, viņas ir aptuveni 50 līdz 100 eiro apmērā, atkarīgs no tā, vai ir nepieciešams notāra to parakstu apliecinājumu tikai vienam cilvēkam, vai, ja laulībā ir attiecīgi iegādāts īpašums, tad ir nepieciešami 2 paraksti. Ja. Līdz ar to tās pārkreditēšanās izmaksas kļūst būtiski zemākas, un tas veicina konkurenci. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka pievienotās likmes iet lejā, būtiski lejā. Pievienotās likmes, ko mēs saprotam, tad ir Eiribors plus šī pievienotā likme. Ja vēl pirms pāris gadiem viņi bija aptuveni 2,3% apmērā, tad šobrīd tā aktuālā statistika, kas mums ir ka pievienotās likmes no jaunu izsniegtiem hipotekāriem kredītiem ir vidēji aptuveni 1,5%. Ja? Šajā attēlā mēs redzam, kā sadalās, kādas ir tās pievienotās likmes. Un te pieņemsim 20. gada sākumā, vidū, tas sarkanais lauciņš dominējas, tās pievienotās likmes bija aptuveni 2. Nu, faktiski dabūt zemāk par 2 bija ļoti, ļoti sarežģīti. Ja? Tad šobrīd
pievienotās likmes virs 2 faktiski vairs neeksistē. Visiem kredītiem tās pievienotās likmes ir viens, 1,8, ja var aizvien mazāk, ja paliek 1,6, 1,4, 1,5. Ir atlaižu programmas dažādas. Ja? Te mēs redzam, ka ir kāds banks, kas pie sākotnēji piemēro nulles šo pievienoto likmi uz konkrētiem gadiem, vai pieņemsim no 0 līdz 1. Bet pat ja mēs šīs atlaides izslēdzam ārā, tie kredīti, tās pievienotās likmes šobrīd ir faktiski noslīdējušas līdz 1,4, 1,6, aptuveni šajā 1,7 tajā intervālā. Ja? Līdz ar to ir būtisks likmi samazinājums. Un mēs redzam arī, ka ir interese no banku puses tos klientus piesaistīt. Ja? Līdz ar likuma grozījumiem, kas aizliedz šīs kredītu refinansēšanas komisijas, tika atcelts arī reklāmas aizliegums hipotekāriem kredītiem. Un, man pašam var sanākt, ja vienā lielveikalā faktiski aiz rokas rāva viens bankas pārstāvis cenšoties promotēt savus hipotekārā kredītu produktus. Un tas atspoguļojas arī faktā, ka mums mājokļu kreditēšana pēc ilgstošas stagnācijas sākusi augt. Ja? Pērnējā gadā mājokļu kredīti pieauga, izsniegto mājokļu kredītu atlikums pieauga par aptuveni 5,5%. Tas ir straujāk nekā ekonomika, ja? Un tas nozīmē, ka mums mājokļu kredītu tas svars iekšzemes koproduktā pieauga pēc ilga pārtraukuma. Ja? Jā, Lietuvā un Igaunijā tas kāpums ir straujāks, bet mums viņš ir straujāks nekā lielākajā daļā Eirozonas valstu. Līdz ar to ir kaut kādi, teiksim, tie pirmie cerību asni kreditēšanas tirgu. Nu, lūk, un tad skaidrs, ka tā klientu mobilitāte starp bankām palīdz to tirgu iekustināt. Ja? Bet tikpat skaidrs arī, ka nevienam kreditētājam, nevienai bankai īsti nav interesi to pārkreditēšanos promotēt. Jo beigās tas, ko mēs paredzam un ko mēs redzam arī dzīvē, tāda mobilitāte faktiski nemaz nenotiek. Ja, kas notiek, cilvēks aiziet uz citu banku, dabū labāku piedāvājumu, esošā banka pielīdzina. Un kas notiek, tiek nospiests, teiksim, tas cenu līmenis uz leju. Ja, tās pievienotās likmes viņas samazinās, to mēs redzam arī datos. Ja, bet ko tas nozīmē individuāliem tirgus spēlētājiem? Viņi ieguldīsies reklāmas kampaņās, iztērēs naudu, bet beigās cilvēki paliks, kur viņi bija, un visiem nokritīs ieņēmumu. Līdz ar to mēs sapratām, ka mums tā pārkreditēšanās akcija faktiski ir jāpopularizē mums, kā daļa no finanšu pratības veicināšana Latvijas sabiedrībai. Ja? Un līdz ar to mums naudas skolas mājaslapā mums ir izveidota sadaļa, kur es tūlīt arī parādīšu, kur mēs stāstām par pārkreditēšanās iespējām un motivējam cilvēkus izrunāt par to, kādas viņiem iespējas nepārmaksāt par savu hipotekāro kredītu. Ok, es tagad parādīšu to mājaslapu. Kā viņi izskatās. Ok, vajadzētu redzēt, es pieļauju. Jā, iepaldies. Super. Jā, mēs sākam, un šis, protams, viss ir informatīvi, ja, un mūsu tas mērķis, es saku, tiešām ir veicināt cilvēku interesi, cilvēku finanšu pratību par viņu, teiksim, ikdienas tēriņiem un hipotekārie kredīti. Latvijā ir aptuveni 120 tūkstošiem cilvēku, liela sabiedrības daļa, viens no lielākiem dzīves lēmumiem, lielākām saistībām, un līdz ar to tur katrai niansē ir nozīme. Ja. Un pirmais rīks, ko mēs esam izstrādājuši, kur cilvēks var ievadīt savu hipotekārā kredītu pievienoto procentu likmi. Pieņemsim, cilvēks, kas ir ņēmis, teiksim, 2020. gadā kredītu, teiksim, pat 2,1% likmi, ja, pievienoto procentu likmi ir Sērbā. Ja. Cilvēks ievada, un viņš redz, ka šobrīd viņa likme ir aptuveni par 65 bāzes punktiem augstāk nekā aktuālā likme tirgu. Ja, tā ir iepriekšējos 6 mēnešos vidējā izsniegtā jauno kredītu likme 1,45. Vēl ko cilvēks redz, ka šīs 2,1 likme ir augstāka nekā 95% no visiem izsniegtiem kredītiem pēdējos 6 mēnešos. Un tas cilvēku pamudina uz interesi paskatīties, vai tas 2,1 ir pamatoti, vai nav pamatoti, vai ne, jo manā ieskatā tas rada jautājums, vai tā situācija ir ok vai ne.
Protams, ir arī objektīvi pamatot iemesli, kāpēc cilvēkam ir augstāka likme. Slikta kredīta vēsture, tur tas slikts, tas ķīls vērts, ir daudz ir objektīvi iemesli. Bet fakts vien, ka tā likme tik ļoti atšķirās no šī brīža tirgus situācijas, var kalpot par labu iegādes, lai vērstos tālāk pie sava kredīta devēja vai pie citiem, lai izzinātu alternatīvas. Un tad šeit mēs piedāvājam arī principā, praktisks padoms, kā to darīt. Ja? Viens no tiem vispirms ir pārliecināties, kāds ir tas finansiālais ieguvums no pārkreditēšanās. Jo varbūt tā summa ir tik maza, ka tas ietaupījums gluži vienkārši nav vērts to darīt. Te mēs varam pieņemt situāciju, kā es teicu, 2021. gads. Labi. Tas nozīmē, ka kredītā būtu atlikuši 25 gadu kredītā būtu atlikuši 21 gads. Nopaļosim summu, paņemsim 100 tūkstoši, atlikusī summa ir mainīgā likme, es teicu 2,1 plus 6 mēnešu Eiribors. Pieņemsim, ka cilvēks varētu dabūt pievienoto likmi, labi, neliksim 1,5, ieliksim 1,7. Ja? Tas ir tas piedāvājums, ko cilvēks ir apvaicājoties pie citām bankām vai pie esošās noskaidrojis. Un tad te arī tiek sarēķināts, kā mainās ikmēneša maksājums, ja? Kā mainās kopējos procentos samaksātā summa, kāds ir kopējais ietaupījums. Un te mēs redzam pie tāda hipotētiska scenārija, tas ietaupījums ilgtermiņā ir, kā liekas, nedaudz 2,1 uz 1,7, bet pie tāda kredīta, pie tāda atlikušā termiņa, tas ir vairāk nekā 5000 eiro kredīta dzīves laikā, vai ne, kas potenciāli kalpo kā pietiekami liela motivācija, lai cilvēks pārkreditētos. Ja. Te, protams, var spēlēties arī ar atmaksas grafiku, var spēlēties ar dažādiem Eiriboriem, var ievadīt Eiriboru manuāli, ja grib ļoti precīzi pieklebrēt pie sava esošā kredīta. Tur visas tās opcijas ir. Ja. Un tad jautājums, ko darīt tālāk? Mēs sniedzam arī praktiskus padomus, soli pa solim, kas ir jādara cilvēkam. Ja? Tātad, ja cilvēks vēlas pārkreditēties, ir pieteikums, konsultācija. Mēs sniedzam arī jau, teiksim, tādu kā sagatavot template, ja, kas cilvēkam ir jāraksta. Ja, bankai vai jebkuram citam hipotekārā kredīta sniedzējam, pavisam vienkārši nokopējot faktiski tekstu. Mēs iedodam arī tiem, kas ir izrādījuši interesi, mēs iedodam arī linku, ja, uz kurien ir jāvēršās. Ja. Jo tad, piemēram, cilvēkam pateikt, ej un meklē citu pakalpojumu sniedzēju, ko tas nozīmē, kas ir pakalpojums sniedzējs, kas vispār var kreditēt. Šeit mēs iedodam gan saites, gan arī tie, kas nav norādījuši atsevišķus kanālus, šeit viņi ir pārējie uzskaitīti. Un tad pēc tam te ir viss tālāk, viss soli pa solim izstāstīts, kas cilvēkam ir jādara, kādas ir tiesības, ko drīkst, ko nedrīkst prasīt. Tas viss 10 soļi. Process ir diezgan elementārs. Viss faktiski var noritēt attālināti, ja ir e-paraksts. Ja. Cilvēkam pašam, kas ir jāizdara, faktiski jāizrāda interesi pie kāda cita kredītdevēja. Šis cits kredītdevējs, es principā varu attaisīt šo soli pa solim vaļā, tas varbūt būs vēl uzskatāmāk, tas redzams. Jā. Cilvēks sāk ar konsultāciju, ja, pieņemsim pie cita kredītdevēja, ja, tad dabūna kaut kādu piedāvājumu, kalkulatorā sarēķina, ko tas nozīmē. Ja tas piedāvājums patīk, iesniedz dokumentus, kas tur nepieciešami, ja, tur tas konta izdruks, ja, var būt vērtējums, ja, bet tas atkarīgs no nekustamo īpašumu tipa. Un tad jaunais aizdevējs sazinās ar veco aizdevēju, ja, un informē par to, ka cilvēks tagad grasās iet prom, un tad vecajam aizdevējam ir 10 darbdienas, lai izteiktu pretpiedāvājumu, izteiktu noturēšanas piedāvājumu. Ļoti līdzīgi, kā tas patiesi notiek ar telekomunikāciju operatoru. Ja cilvēks izvēlās doties tomēr mainīt šo kredītdevēju, ja, līgumu parakstīšanu, ja, tāda ir dokumentu parakstīšana pie notāra, var veikt attālināti, ja tas darīts attālināti, notārs ir iesniedz zemesgrāmatā nostiprinājumu lūgumus, un faktiski apdrošināšanas līgums jāgroza, vai viņi var laust, ja, bez soda sankcijām, ja, un pēc tam banka savstarpēji norēķinās, un viss process ir noslēdzies. Ja. Tas var ilgt līdz 2 mēnešiem, tur atkarīgs, cik ātri var izteikt piedāvājums un tam līdzīgi, bet savā būtībā no veikto darbību apjomu nekas tur daudz nav cilvēkam jādara. Viņš ir relatīvi process vienkārši. Un tad tāpat ir arī pieejams jautājumu un atbilžu bloks. Ja es pieļauju, ja mums šodien kādas diskusijas būs par šo, tad diezgan daudz no tā var atbildēt uz tiem jautājumiem. Atbildes būs meklējamas arī
šajā lapā, ja, kur ir sniegts atbildes un papildus informācija. Un tāpat mēs publicējam arī statistiku, lai mēs ilustrētu, kā izskatās tās pievienotās likmes laika gaitā. Tas, ko es rādīju gan savos slaidos, ja, te ir tas vidējā svērtā no jauna izslēgta, un te ir tas sadalījums pēc to pievienoto likumu līmeni. Nu, lūk, un tas saka, un šis ir, protams, izdevīgi ne tikai tiem, kas grib pārkreditēties, bet arī jaunajiem hipotekārā kredītņēmējiem, kas pieļauj, ko jums ir daudz, daudz saskarsmi. Arī šeit cilvēks var aptuveni saprast, nu, cik tas piedāvājums ir konkurētspējīgs un cik nav izmantot šos rīkus, lai aptuveni, nu, lai palielinātu savu kaulēšanās spēju ar hipotekārā kredītdevējiem. Nu, tālūk, es tad varētu arī šeit varbūt likt punktu un tad varbūt tad atbildēt uz jautājumiem varbūt vai uzklausīt komentārus. Jā, liels paldies, Kārli, par prezentāciju vērtīgo. Tiešām interesanti un tā atziņa, ka 80% tiek izmantot Latvijā noguldītāju depozīti, lai kreditētu hipotekāros kredītus Latvijā. Tā ir ļoti interesanta atziņa, jā, un tās izmaksas patiesās. Jā, paldies, es skatos, čatā jautājumu nav. Jā, kolēģi, jautājums lūdzu droši uzdodiet. Mums ir vēl 20 minūtes laika līdz nākamajai lekcijai. Es varu uzdot jautājumu. Droši. Piemēram, tas naudas skolā saita, tur ir sanāk tas, kā pareizo finanšu prātībā viņa pieaugušajiem, bet tur tā kā no 10 cilvēkiem un no vairāk kompānijām skaitās, bet privātpersonām kādā veidā var pieteikties, piemēram, uz tiem pašiem finanšu prātībā zināšanām. Uz finanšu pratības kursiem, ja tur kaut kas ok. Jā. Es teikšu godīgi, es nemācīšu atbildēt. Man tad ar kolēģiem jāsazinās, kas tu naudas skolu mums uztur. Bet tiek organizēta, regulāri tiek organizētas apmācības finanšu pratības jautājumos, vai nu tur par pensiju pārvaldīšanas jautājumiem, vai arī par šo tēmu. Tur es varbūt es nosūtīšu kaut kādu, es padošu kolēģiem ziņu, un tad lai pēc tam to informāciju nodod visai jums asociācijai varbūt. Jā, jo principā būtu forši, ja skatos un pētu tagad jūsu saitu, sanāk, ka būtu labi kaut kādu tādu nodaļu, ka ģimenes finanšu prātībā, lai arī, piemēram, tur visa ģimene kopā ar bērniem varētu apsēsties un, piemēram, apskatīties, bet, nu, tas tā tikai kā ieteikums. Jā, paldies, mums ir sadaļa arī bērniem. Mēs esam sagatavojuši materiālu, kā palīgu materiālu arī ekonomikas skolotājiem. Viņi publiski pieejama par, nu, teiksim, bērniem pie katras klases ir materiāls sagatavots dažādiem, teiksim, ekonomikas tēmām. Gan sākot ar budžetu veidošanu, tur, nu, procentu likmes, kas ir un tam līdzīgi tas. Tie izglītojušie materiāli ir, un es to saiti atradīšu, es tad arī reizi nosūtīšu. Tāda materiāla arī eksistē. Jā. Jā, tur manā ekonomika iekšā sadalas pa klasēm ir. Precīzi. Jā, es atradu, jā. Jā, paldies. Ai, Brakšē, ja es pareizi atceros, arī par finanšu pratības tēmām ļoti aktīvi Latvijas bankas vārdā raksta, publicējas. Iespējams, arī viņu iespēju uzaicināt mums būtu uz mūsu profesionālu webināru. Jā, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Tā, mums raksta čatā. Tā ir jautājums, tad, kāpēc hipo kredītņēmējiem jāmaksā ar Eiriboru, jo tā sauc sarbanka likme, tā nekvalificēs kā krāpšana, jo, ja kredītiem tiek izmantota noguldītāja nauda. Tātad kredīta likme, ja, es saku, šis ir tāds plaši izplatīts mīts, ja, kad kredīti ir jāceno pēc šīs formulas. Ja, tur Eiribors plus kaut kas. Pēc savas būtības kredīta likme tā ir cena, pa ko vienojas divas līguma slēdzēju puses. Tāpatās kā par nekustamo īpašumu iegādi pārdevējs ar pircēju vienojas par cenu, tāpatās cilvēks ar banku vienojās par kredīta cenu, kas ir procentu likme. Viņi var tikt veidoti, kā viena līguma slēdzēja puses vēlas. Nesenākā pagātnē mums bija atsevišķi tirgus spēlētāji, kas cenoja 3 elementiem. Ja? Tur bija Eiribors, bija kaut kāds tur reģionālais riska indeks, ko tur īstenībā līdz galam nevarēja saprast, kas tāds ir.
plus pievienotā likme, vai ne? Līdz ar to tā neskaidrs kā krāpšana, jo tas ir divas līguma slēdzēju puses, kas vienojās par to, kāda kredīts tiks, kāda ir cena. Ja? Jo lielāka būs cilvēka interese pēc alternatīviem produktiem, un jo lielāka būs sapratne par to, ka tas nav vienīgais veids, kā kredītus cenot, ja? Jo plašāks tas piedāvājums būtu. Mums, diemžēl, mēs esam ieslīdējuši tādā vienā grāvī, ka tas tiek uzskatīts par vienīgo veidu, kā kredīti var tikt cenot. Paldies. Latvijas Banka šajā virzienā nevar virzīt likumdošanu vai veicināt izmaiņas Komercbanku praksē, jo vismaz kādreiz arguments bija tāds, ka tā Eiropas Savienībā bankas praktizē, ka tā tas ir un tas ir saistīts ar likumdošanu vai tam līdzīgi, bet, jā. Redziet, es teiktu, mums ir bijušas arī iekšē diskusijas par to, kā mēs varam to dažādo kredītu produktu klāstu palielināt, bet ar likumdošanu noteikts, kā ir jāceno kaut kādi produkti. Tas valk tādā centrālās plānošanas ekonomikas virzienā. Mēs tomēr esam tirgus ekonomika. Es domāju par terminoloģiju, ne par cenošanu. Cenošanu, protams, piedāvājums pieprasījums regulē un tirgus, bet par terminoloģiju, šo te. Bet, labi, tās tad ir citas diskusijas un citas platformas. Tā kolēģi vēl raksta, Jānis, ļoti vērtīgi patiesi, bet bija šoks par to, ka bankas idejas nauda nemaz neaizņemas, bet tāpat maksājam Eiribor. Kā tas ir? Bankas aizņemās. Jūs aizdodat bankām naudu. Jā, iedzīvotāji aizdod. Ja kurš bankas aizņemās no iedzīvotājiem, un tas ir finansējuma avots. Noguldījums, pat algas ieskaitīšana kontā, tas ir aizdevums bankai, kur pēc tam operē ar šo naudu izsniedzot kredītus. Protams, bankām ir arī savs kapitāls, viņas ir stingri regulēts, un banku regulācija ir tik stingra nevis tādēļ, ka bankas izsniedz kredītus vai kā cits, bet tādēļ, ka bankas operē ar iedzīvotāju naudu. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc bankām ir lielāka uzraudzība nekā jebkuram faktiski citam kreditētājiem. Paldies, Aleksandrs. Jautā, vai Latvijas Banka plāno veicināt uzņēmumu kreditēšanu, faktiski komercplatību iegādi nefinansē? Jā, šis uzņēmuma pusē ir liela bēda ielai. Jāsaka. Tur mēs esam nākuši klāt un izstrādājuši tos priekšlikumus. Un viņa, kas ir sadzirdēti, palaist sabiedriskā apspriešanā arī ar likumdošanas grozījumu par līdzīgu to refinansēšanas un kredītu pirmslaicīgas atmaksas aizliekšanu uzņēmumu kredītiem. Ja? Jo privātpersonām kādu laiku atpakaļ bija Eiropas direktīva, kas aizliedz piemērot maksu par kredītu priekšlaicīgu dzēšanu uzņēmējiem, uzņēmumu kredītiem. Šis vēl joprojām ir spēkā. Ja? Ja uzņēmums vēlas priekšlaicīgi dzēst savas saistības, tad tās komisijas ir aptuveni 1,5–2%, kas ir milzīgas komisijas, ja? Un faktiski iesaldē uzņēmumu kā klientu pie viena kreditētāja. Mūsu priekšlikums ir šo komisiju aizliegt vai ierobežot līdz 0,1% no kredītsummas, ja? Lai arī uzņēmumu tirgu to konkurences veicinātu. Jā, paldies, Jānis, vēl raksta komentāru. Tad sanāk, ka no iedzīvotājiem paņem traki par daudz uz katra stūra ar lielākajām procentu likmēm Baltijā. Jā, tā, es skatos, Ivanda pacēlas rociņu, lūdzu. Ivanda, vārds tev. Sveiki. Es gribēju pajautāt, kāds ir nebanku finansētāju īpatsvars hipotekārajos kredītos? Jā, tas, diemžēl, ļoti maziņš jāatzīst. Bet, protams, ir nišas, vai ne, kur nebanku kreditētāji spēlē būtisku lomu, bet, teiksim, tādā lielā, tādā makro ainā viņš ir relatīvi neliels. Galvenokārt jau tādēļ, ka nebanku kreditētāji piedāvātās procentu likmes ir pat augstāks nekā banku pusē. Ja? Un līdz ar to tas produkts ir relatīvi nepievilcīgāks. Ja? Daļēji tādēļ, ka nebankas finansējās tiešām aizņemoties, ja? Nebankas neņem depozītus, tāpēc tas nav bankas pēc definīcijas. Ja? Un līdz ar to pašām nebankām piesaistīt līdzekļus maksā vairāk naudu nekā bankām, un tad vēl papildus nopelnīt, ja tur tās procentu likmes ir augstas. Kā to situāciju vērst par labu, tur risinājumi ir vairāki. Ja? Pieņemsim, Zviedrijā
liela daļa no kredītiem izsniedz hipotekāro kredītu sabiedrības. Ja? Iedomāsimies, Latvijā tas ir tā kā līzings. Līzings neizsniedz bankas, līzings izsniedz līzinga sabiedrības. Viņas var būt saistītas, viņas var nebūt saistītas ar bankām. Nu, lūk, Zviedrijā to dara tāpat ar hipotekāriem kredītiem. Ir. Un tad, kad šie hipotekārā kredīta sabiedrības izsniedz kredītus, kredīti tiek izmantots kā nodrošinājums, lai izlaistu vērtspapīru, saktu obligāciju, un šī saktu obligācija savukārt pēc tam pērk pensiju fondi vai citu institucionālu investoru. Un līdz ar to ir iespējams izsniegt fiksētus kredītus ar salīdzinoši zemām likmēm, fiksēts likmes kredīts. Ja tur 20 gadi, 25 gadi nemainīga likme, ir pietiekami labs tas tvērums, vai ne? Mums, diemžēl, tas tirgus nav tik attīstīts pagaidām. Paldies. Tad man ir jautājums, vai uz šiem te refinansēšanas produktiem vai refinansēšanu kā tādu ir Latvijas Banka uzstādījusi kādu mērķi, jeb KPI, jo arī skatos tagad tā atziņa, kas ir pausta publiskajā telpā, Kārļa finansiāla motivācija pārkreditēt hipotekāro kredītu ar jauniem nosacījumiem varētu būt vairāk nekā pusē kredītņēmēji, pieņemot, ka kredītus pārkreditētu tikai tie, kuriem ietaupījums būtu vismaz 1000 eiro. Kopējais ietaupījums būtu gandrīz 90 miljonu eiro. Tas būtiski ietekmēs nekustamā īpašuma tirgu un hipotekāro kreditēšanu. Tas nozīmē, ka katram no mums visiem kopā arī mūsu darbs ir strādāt ar iedzīvotājiem un stāstīt par šīm refinansēšanas iespējām, jo, iespējams, līdz iedzīvotājiem arī nenonāk šī te fantastiskā iespēja, un tādā veidā mēs paši arī kā nekustamā īpašuma nozares pārstāvi varam veicināt šo te nekustamā īpašuma tirgus izaugsmi caur refinansēšanas iespējām un lētākiem kredītresursiem. Tā kā lūdzu, daram, runājam, iesaistam savus klientus šajā procesā. Tas ir tieši tā, jo ja mēs domājam vispār par nekustamo īpašumu tirgus aktivitāti privātpersonām. Ja, cilvēks, viņš ņem kredītu vai viņa, ja, un rēķinās ar kaut kādu summu, kas tiks samaksāta. Ja, tas ir gan, protams, nekustamo īpašumu cena, gan arī tie procentu maksājumi, visas tās izmaksas, kas radīsies ar šo procesu kopumā, ikmēneša maksājumu un tam līdzīgi. Ja. Ja to procentu likmi var dabūt zemāku, ja, tas nozīmē, ka cilvēkam ir iespēja atļauties mazliet dārgāku nekustamo īpašumu. Tas viss ir tas, vai arī tie cilvēki, kas ir uz robežas, var atļauties, nevar atļauties. Ja tā procentu likme ir zemāka, tas pastumtos cilvēks tajā var atļauties pusē vairāk. Līdz ietekmi cenai noteikti ir ietekme, kredīta cenai ir ietekme uz nekustamo īpašumu tirgus aktivitāti. Un vēl viena lieta, noteikti arī klientiem jautājiet, vai viņi zina savas procentu likmes, kāda ir pievienotā likme, jo strādājot šajā nozarē, ir skaidrs, ka cilvēki zina savu ikmēneša maksājumu, bet pievienoto likmi, lielos vilcienos nezinu, izņemot tad, ja viņam tiešām ir finanšu zināšanas vai saistībā, bet jā, tā kā šis par pievienotajām likmēm jautājums, pilnīgi noteikti ir jāpajautā cilvēkiem, jo tās ir zināšanas. Tā, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Mums ir vēl 9 minūtes. Varētu Jā. vēl vienu jautājumu. Es, piemēram, tā kā pēdējo laiku vēroju, ka Homebank, tā banka, kur tā nav kā alga pārsvarā, dot vissliktāko piedāvājumu. Ok, nav 100%, bet vairumā. Neziniet, kāpēc tā sanāk? Tas ir tāds, tā ir hipotēze, protams, varbūt tāda. Tāpēc, ka tiek pieņems, ka cilvēki nemonitorē tirgu. Un tā ir. Ja jums piedāvās vienkārši nomainīt banku, tas ir čakars. Tā vienkārši runājot. Kāpēc to darīt? Kāpēc maina pierasts ir un tam līdzīgi? Un līdz ar to, zinot, ka cilvēkiem ir šāda attieksme, var gadīties, ka tie piedāvājumi ir nepievilcīgāki. Ja? Bet savā būtībā, kas ir hipotekārais kredīts, savā būtībā ir tāds kā ankur produkts. Ja? Padomājiet, kas ņem hipotekāros kredītus. Ja? Tie ir cilvēki darbspējas vecumā, lielākoties ar stabiliem ienākumiem. Ja? Cilvēki, kas pērk papildus produktus, apdrošināšanas dažādas formas, vēl kaut ko. Visticamāk, tur ir klāt arī ģimene ar ģimenes kontiem, ja tur ir bērni,
bērnu kontu, tam līdzīgi. Tas viens hipotekārais kredīts, ja tu to cilvēku dabū pie sevis, viņš iedod veselu plašu spektru pakalpojumiem. Nu, tas tā kā tu nopērci printeri, ja? Un tad tu dabūji pirkt tur tonerus un visu kaut kādus pārējos brīnumus klāt visu laiku, visu laiku, visu laiku. Tas tā ir hipotekārā kredīts. Tāpēc hipotekārā kredītņēmējs ir pievilcīgs klients, un par viņu būtu jābūt konkurencei. Un tas ir savā, nu, tā ir tā esence, ko mēs gribam panākt ar šo pārfinansēšanas kampaņu, ka cilvēki zina savas tiesības, zina, ka viņiem ir iespējas nepārmaksāt un zina, ka tā mobilitāte sistēmas ietvaros viņa ir laba lieta. Nu, jā, jo, ja sanāk tā, ka, ja banka, piemēram, piesaistā to hipotekāro kredītu, tad viņa uzreiz pirmais prasījums, lai arī alga nāk uz to pašu banku, tā kā Jā. galvenais nosacījums no tām. Tā, tā, Bet, tā, jā, jā. Tam ir pamatojums. Es atceros, ka pārtrauc. Šī ir viena, tam ir svarīgs pamatojums. Ja? Tas bankai kalpo kā. Tad bankām ir regulāri jāskatās savu kredītu portfeļu kvalitāti. Ja? Un, ja parādās kaut kādi sarkanie karogi, ka kredīts var kļūt nu, neperformēt, ja? Bankai tas jāspēj identificēt. Un, ja viņi, tas viens no faktoriem, ko viņi dara, viņi monitorē cilvēku naudas plūsmu, un viņi redz, nāk alga, pēkšņi alga vairs nenāk. Tas parādās kā sarkanais karogs. Šim kredītam drīz var sākties atmaksas grūtības. Ja? Tas ir, nu, tā nav slikta prakse, kad lūdzu saņemt algu tajā kontā, kur attiecīgi ir arī kredīts. Ja? Tur ir funkcijas apakšā. jā, bet otrais moments, piemēram, jūs teicat, ka labs klients ir hipotekārais. Ja, piemēram, otrādāk, tev ir visas apdrošināšanas iespējamas bankā, sākot tur no trešā pensijas fonda, tur bērnu apdrošināšana, mājokļa apdrošināšana, un pēkšņi tev banka alga arī labā, un pēkšņi banka tev iedod kaut kādu mistiskus procentus uz hipotekāro kredītu un nosacījumus. Un, nu, ja cilvēks drošāks, protams, viņš pāriet uz citu banku, un kāpēc banka neturās pie saviem klientiem, nezinu, kuriem tur 20, 15 gadi, izmanto visas dažādas iespējas, bet tomēr viņi nenāk pretīm uz heptāro. Kāpēc tas varētu būt? Es domāju, ja ir alternatīvs piedāvājums, ļoti turēsies. Ja? Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tiešām ir tie, kad it kā no sākuma negrib nākt pretīm, parādās alternatīvas piedāvājums nāk pretī. Bet atbilde savā būtībā ir ļoti vienkārša. Nu, kāpēc zaudēt naudu? Ja, tas zemāk procentu likme cilvēkam ir ietaupījums, bet tas ietaupījums rodās uz bankas ieņēmumu rēķinu. Ja, ja ir iespēja nesamazināt to likmi pārmērīgi daudz, kāpēc to nedarīt? Ja, Bet tāpēc es saku, ka ir liela informācijas asimetrija. Un ar šo kampaņu mēs gribam veicināt iedzīvotāju finanšu pratību un sapratni, ka cilvēkiem ir tiesības un izlīdzināt to spēles laukumu, ja, kas ir svarīgi, lai tā cena samazinātos. Tas nozīmē, ka, ja tev savā bankā piedāvā, droši vai nāk citā banka, prasa piedāvājumu un nāk spiest savu banku par to, lai viņi tev tur iedod līdzvērtīgo piedāvājumu vai pat labāko par to, ko tu saņēsi citā bankā. Tā tas praksē arī strādā. Jā. Jā, ok, super. Un vēl viens jautājums, baigais, paldies, ka beidzot kaut kur parādies foršā, tā kā apmācība bērniem, tur ļoti forši jautājumi, viņi izveidoti uz saitēm. Es jau tā kā paskatījos, kā plānots vispār to integrēt, varbūt līdz skolām vai kaut kādas tur aktivitātes bērniem taisīt pa finanšu pratību vai nē? Šis drusku ārpus manu lauciņu, bet es zinu, ka man kolēģi taisa ik gadu ir apmācības seminārs skolotājiem, sociālā zinības ekonomika. Es nezinu, kā to priekš, man pirmajā klasē meita iet, viņai sociālās zinības, nezinu, varbūt vēlāk pārēt to par ekonomiku, varbūt ne, es nezinu. Bet ir skolotājiem ir apmācību cikli, kur mēs stāstam par šo materiālu, manu ekonomiku. Mēs stāstām, kā viņu izmantot un iestrādāt skolas, teiksim, tajā saturā. Tas materiāls ir izstrādāts sadarbībā jau ar izglītības nozares ekspertiem, lai viņi būtu viegli integrēti. Ja? Līdz ar to tur jau tālāk ir jautājums individuāli skolu līmenī, cik skolas piesaista savus skolotājus pie šiem semināriem un cik daudz izmanto šo kā materiālu. Tas ir palīga materiāls. Tās nav mācību grāmatas, tas nav pamatmateriāls, kas tiek izmantots izglītības
izglītības procesam. Tas nozīmē, ka, principā, ja ir labas attiecības ar direktoru, var viņam ieteikt, lai viņš ieskatās un integrē skolā pie sociālzinātnes skolotājiem. Jā, Ja? tieši tā. Mhm. Labi, paldies, Miļš. Tā nu, kolēģi, vēl 3 minūtes līdz nākamajai lekcijai. Izmantojam laiku, uzdodam jautājumus. Nu jau 2 minūtes. Tā, nu ok. Labi. Jautājums skatos vairāk nav. Teiksim lielu meldību paldies Kārlim. Un noteikti atkal gaidīsim studijā, lai uzzinātu jaunumus, aktualitātes nu jā, un gribēsim dzirdēt un redzēt publiskajā telpā arī, kā Latvijas banka iesaistās un motivē Komercbankas arvien vairāk izsniegt kredītus un samazināt procentu likmes Latvijas iedzīvotājiem. Jā, paldies liels! Paldies, Valsts! Jā, tā Kārlim, un tad mēs sākam 11. ar nākamo lekciju. Jā, es tad varbūt tehniski Jā, mēģināšu to labi. šērot, jā. Es jau ceru, ka Kārlis paliks, jo Kārlis ir viens no lielākajiem kredītreģistra datu izmantotājiem. Varēs padalīties, jā, kā praksē tas notiek. Tā, jā. Redzama prezentācija, vēl pilnais ekrāns nepieciešams. Spiedīšu. Tā, vai redzat pilno ekrānu? Vēl nav atnācis. Nepārlietas pilno ekrānu izskatās. Varbūt kā jāiztais prezentācija ciet un jāpamēģina no jauna apvērt. Vēlreiz. Kaut ko domā, rulējot. Nu, jā, skatās, ka domā. Kā es esmu salēmēt ekrānu? Tagad zomājas. Tā, nu, iepriekš viss sanāca ļoti labi. Vēlreiz, bet tā nav jāskatā. Nē, viss kārtībā. Katrā ziņā redzēt un saprast un izlasīt var, un prezentācijas visiem būs pieejamas arī pēc lekcijas. Un kā vienmēr, tad arī publicēsim gan prezentācijas, gan šo ierakstu arī Lanītas mājaslapā sadaļā biblioteka. Varēsiet arī saviem kolēģiem nodot ziņu par šīm vērtīgajām lekcijām šodienas par kreditēšanas iespējām, par konkrētāk refinansēšanās iespējām, ātrajām, momentānajām iespējām, atšķirībā no iepriekšējiem periodiem un samazinātajām izmaksām. Jo, nu jā. Tā, nu, viss, jā, ir redzam. Tā un uz priekšu kustās. Pilno ekrānu. Ir pilnais ekrāns, mēs redzam nākamo, bet tas nekas. Galvenais, kad ir bez tām maliņām. Es domāju, ka šādi ir labāk, un tad sākam. Es došu vārdu. Dosim Latvijas bankai atkal vārdu Laura Ausekle, un Laura stāstīs par Latvijas bankas kredītu reģistra izziņām. Lūdzu, Laura, vārds jums. Jā, tātad sarunas mērķis ir par izziņām jau, kā saka, katrs pats paskatīsies savu izziņu, bet es pastāstīšu vairāk par kredītreģistru, jo kredītreģistrs ir
tas datu avots, no kurienes iepriekšējā prezentācijā arī Kārlis ņem to aktuālāko informāciju, kādas tad ir tās procentu likmes, kā viņas mainās un kā kreditēšana mainās Latvijā. Tā kā pastāstīšu par kredītreģistra izveidi un tajā par mērķi, par normatīviem aktiem, par dalībniekiem un arī par kredītreģistra ziņām to pieejamību. Tā. Tā jūs redzat, ja, par mērķi slaidu? Jā. Jā, ok. Jā, tātad kredītreģistra izveides mērķis ir sniegt ieguldījumu finanšu stabilitātes veicināšanā, kas pirmkārt jau ir arī tātad kredītreģistra dalībniekiem, kas lielākie dalībnieki ir bankas, novērtēt savu esošo un iespējamo aizņēmēju kredītspēju. Tāpat tās arī pašiem aizņēmējiem, galveniekiem ir informācija, protams, pieejama par to, kas par viņiem ir ierakstīts kredītreģistrā un plaši tiek izmantot Latvijas bankas uzdevumiem. Un kredītreģistra mērķis ir arī sniegt tātad ieguldījumu atbildīgas patērētāju kreditēšanas un aizņemšanās veicināšanā, kā arī daudz arī atbalstam citas valsts pārvaldes iestādes to uzdevumu veicināšanā un sniedzam ziņas arī Eiropas centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildē. Bet attīstības gaita ir bijusi tāda, ka sākot diskusijas par to, ka ir nepieciešams vienots kredītreģistrs, bija jau 90. gadu beigās, bet tad tomēr bankas nebija, kā saka, gatavas dalīties ar savu klientu informāciju. Protams, ka tas ir klientu noslēpums, un tad tāpēc arī mēs bankām uzticamies. Bet 2003. gadā vai 2000. gada sākumā tomēr vienojās dalīties ar negatīvā informāciju un tika izveidots parādnieku reģistrs. Parādnieku reģistra uzturētājs arī bija Latvijas banka, kurai bija plaša pieredze tādā valstiski svarīgu sistēmu uzturēšanā un izveidē. Tāpēc arī tāds bija tāda tā kā vienošanās bija. Un parādnieku reģistrā bija informācija tikai par negatīvo, par kavējumiem, par kredītu kavējumiem. Un vienlaikus, kā jau iepriekšējā prezentācijā no Kārļas prezentācijas varēja nojaust, bija periods, kad bija ļoti augsta kreditēšana, faktiski, kas ļoti veicināja inflācijas pieaugumu, un viens no valdības inflācijas mazinošiem pasākumiem bija vienota kredītreģistra izveide, kas arī tika izveidots 2008. gadā, kur pamatā bija šī parādnieku reģistra datubāze. Bet kredītreģistrā, protams, lielākā tiesa informācijas ir pozitīvā kredīta vēsture, tātad informācija par katru izsniegto kredītu, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kavēts. 12. gadā izveidojām kredītreģistra pašapkalpošanās vietni manidati.greg.lv. Nozīmīgs lēciens kredītreģistra attīstībā bija Eiropas centrālās bankas regulas, ANA kredīta regula saucamā, kur faktiski jau 2000. gada sākumā, kad daudzās Eiropas valstīs arī šī mikro datu bāžu attīstība notika, ļoti novērtē šo mikro datu bāzes, detalizētos datus, no kuriem jebkurā brīdī var sagatavot apkopotos datus tā, kā ir nepieciešams. Līdz ar to šī detalizēto datu bāžu nozīme ar vien vairāk pieaug, un arī Eiropas centrālā banka tātad saņem katru mēnesi no valstīm ziņas par juridiskām personām izsniegtiem kredītiem detalizētā līmenī. Un tas arī veicināja mūsu kredītreģistra attīstību, jo mēs šo informāciju Eiropas centrālās bankas uzdevumiem nodrošinām no kredītreģistra, un attiecīgi arī ievērojot visas regulā noteiktās ziņas, kas bija krietni plašāks tvērums nekā līdz tam kredītreģistrā. 2020. gadā Latvijas banka bija pirmā centrālā banka, kurai bija virtuālais asistents Mona, un viņa arī ir trenēta
kā saka, klientiem paskaidrot, kā var saņemt kredītreģistrā iekļautās ziņas. Nu, un turpmākās attīstības pārmaiņas mēs arī saistām ar Eiropu, jo arī Eiropā domā par to, ka valstīs, starp valstīm ir ļoti atšķirīgs regulējums, kādas ziņas tiek vāktas, detalizētās ziņas par kredītiem. Un ne tikai par kredītiem, arī cita veida statistika, un lai kaut kā harmonizētu šīs prasības, īpaši attiecībā uz bankām, kuras strādā vairākās valstīs, lai mazinātu šo ziņošanas slogu, tad tiek veidots tāds vienotās ziņošanas ietvers, kas arī būtiski ietekmēs kredītreģis attīstību visticamākais. Tā. Kredītreģis normatīvai akti, tātad Latvijas bankas likumā jau ir ierakstīts, ka Latvijas bankas viens no uzdevumiem ir uzturēt kredītreģis saskaņā ar kredītreģis likumu. Kredītreģis likums ir pamatdokuments, kas nosaka, kas ir kredītreģis dalībnieki, jo kredītreģistrā dalība ir obligāta tieši noteiktajiem dalībniekiem, kādi ir darījumi, kas ir iekļaujami kredītreģistrā un datu pieejamību, glabāšanu, tādu pamatprincipu. Bet detalizēta informācija tieši par ziņu apjomu, saturu, iekļaušanas termiņiem, izsniegšanas kārtību ir noteikti Latvijas bankas kredītreģis noteikumos un arī noteikumos par elektroniskās informācijas apmaiņu. Tas ir vairāk dalībniekiem, bet tas arī ir reglamentējošais tiesību akts, kas nosaka sadarbību Latvijas bankai ar kreditētājiem. Kredītreģistra dalībnieki ir visi uzraudzītie no Latvijas bankas puses uzraudzītie tirgus dalībnieki, tātad kredītiestādes, ar kredītiestādēm cieši saistītās sabiedrības, kas lielākoties banku meitu sabiedrības, kas līzings izsniedz, apdrošināšanas sabiedrības un krājasdevu sabiedrības, kā arī kredītreģis dalībnieks ir Altums un Valsts kases kopā 82 dalībnieki. Par kredītreģistrā iekļaujamām ziņām. Tātad iekļauj ziņas par finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku. Termins ļoti plašs, bet likumā arī ir sašaurinājums. Tātad tie ir finansēšanas pakalpojumi, tādi kā aizdevumi, līzingu un faktoringi, un galvošanas pakalpojumi, izsniegtās garantijas un aktīvi. Jāatzīmē, ka tie ir darījumi, ko sniedz kredītreģistra dalībnieks. Tātad banka dod kredītu, viņa ieraportē kredītreģistrā, banka izsniedz garantiju, viņa arī ieraportē kredītreģistrā. Un šeit ir izvērstāk no kredītreģistra noteikuma 3. pielikuma, kādi tad ir tie darījumi veidi jau smalkāk. Tātad jebkurš overdrafts, jebkur kredītkarta, finanšu līzings, operatīvais līzings un tam līdzīgi. Kādas ziņas tiek iekļautas par jebkuru kredītu, tātad slieksnis ir 0. Un šobrīd uz 24. gada beigām bija spēkā esošo saistību skaits 1,19 miljonu un unikālo personu skaits 706 000. Tātad unikālās personas, tas nozīmē, ka personu ieskaitīt vienreiz. Personai jau var būt vairāki kredīti, un tas ir nereti tā arī ir, jo ir gan kredītkarte, gan hipotekārais kredīts, gan auto līzings iespējams. Tātad var būt vairāk, bet kredītreģistrs ir balstīts uz kredītdatiem, tātad katrs kredīts tiek ieskaitīts vienreiz, un pie kredīta tiek pievienot klāt tik personas, cik personām šis kredīts ir saistošs. Visi solidārie aizņēmēji vai galvenieki un tam līdzīgi. Tātad, kādas ziņas ir jāiekļauj? Šeit ir ziņu grupas, jo ziņas pašas par sevi ir diezgan daudz, tur 148 ziņas. Protams, ne par katru kredītu visas tiek iekļautas, jo tur jāņem vērā kredīta veids un tā, bet ziņu grupas, pamatziņu grupas ir tādas, kad ir ziņas par klientu, un mēs kredītreģistra kontekstā klientu uzskatām klients, kuram ir kuram ir šāds finanšu pakalpojums ar kredītrisku. Tas nav klients, kuram ir tikai konts, bet ja ir konts ar pārsniegumu iespēju, tad tas ir klients kredītreģistra kontekstā. Tātad aizņēmējs un arī aizņēmēja galvenieki.
galvenais. Ja tāds kredītā ir, tad šīs personas tiek identificētas. Vispārīgās ziņas par saistību, tātad saistības veids, mērķis, sākuma beigu datums, rašanās veids, kas varbūt arī ar norādi, kad ir pārfinansēts kredīts, ja mēs skatāmies šodienas tēmas ietvaros, tātad rašanās veids var būt pārfinansējot no cita kreditora saistību. Status arī ļoti vērtīga ziņa, ka vai nu tās ir normālas saistības ar mainītiem nosacījumiem, vai atgūšanas procesā esošas, vai varbūt izbeigušās. Un tad, ja status ir izbeigušās, tās saistības, protams, kārtojās pie saucamās kredīta vēstures, kas ir izbeigušās saistības, un tad būs arī izbeigšanās veids. Bet izbeigšanās veids tikpat labi var būt pārfinansēts pie cita kreditora, ja? Kad izbeigušās pie manis, tāpēc, ka saistības ir pārfinansētas. Tā. Tās ir vispārīgās ziņas par saistību. Periodiskās ziņas, kas ir vispārīgās ziņas ir tādas statiskās ziņas, kas mainās tikai tad, ja ir kaut kādas būtiskas izmaiņas. Periodiskās ziņas tās, kas raksturo atlikumu, un atlikums mums ir neatmaksātās pamatsummas, apmērs un neizmantotais atlikums. Teiksim, karšu produktiem tas īpaši ir raksturīgi, ka ir abas šīs summas. Tāpat nodrošinājuma ziņas par procentu likmēm, kavējumu dienas, kavējumu summas. Jāsaka uzreiz, ka daļa no vispārīgām ziņām, daļa no periodiskām ziņām ir tās saucamās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības ziņas, kas ir pieejams tikai Latvijas Bankas uzdevumiem. Tātad ziņas par procentu likmi jūs savos, ja jūs skatīsieties par sevi, ziņas kredīta reģistrā jūs neredzēsiet. Ja? Tad jums ir jāskatās savā līgumā ar banku, kāda tad jums ir tā pievienotā likme. Bet pēc idejas kreditors šo ziņu ziņo, tāpat arī vēl citas procentu ziņas. Bet tās tad ir pieejams Kārlim Latvijas Bankas uzdevuma veikšanai. Pieņemsim, ja? Skatoties, kāda ir šī procentu likme attīstības dinamika tirgu. Un vēl viena ziņu grupa ir ziņa par pārkāpumu un tā novēršanu. Tā ir ziņu grupa, kas vēsturiski, kur kritērijs ir, kad maksājuma kavējums sasniedz vai pārsniedz 60 dienas un kavētā summa ir 150 eiro. Šis kritērijs ir vēsturiski no parādnieku reģistra laikiem, kad bija šis kritērijs, kas pārsniedz 60 dienas un kavētā summa bija 100 lati. Tad, līdz ar to šis ir tāda vēsturiska atkāpe. Un šo ziņu gan par šo kavējumu, ja šāds tiek ieziņots, redz gan pats aizņēmējs par savām saistībām, gan arī viņa kreditori vai iespējamie kreditori, kas novērtē šīs personas kredītspējību. Tad attiecībā uz ziņu iekļaušanas termiņiem ziņas par klientu un vispārīgās ziņas tiek iekļautas kopā, un tās tiek iekļautas 5 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Tātad, uzreiz periodiskās ziņas tiek iekļautas reizi mēnesī, 10 darbdienu laikā pēc mēneša beigām. Un ziņas par pārkāpumu arī ir tās ziņas, kas tiek iekļautas nekavējoties, ko līdz iestājas kritērija 5 darbdienu laikā pēc kritērija iestāšanās. Un tad, ja ir kaut kādas pārmaiņas līgumā, teiksim, līgums tiek pārfinansēts pie cita kreditora, tad šo izbeigšanās faktu un arī izbeigšanās veidu, tad esošais vai vecais kreditors norāda tātad 5 darbdienu laikā. Arī tās pārmaiņas, kas ir šajos ziņu blokos, attiecīgi arī tiek ieziņotas 5 darbdienu laikā. Tāpat tās arī maksājuma kavējums tiek novērsts, tiek samaksāti visi kavētie maksājumi. Un, ja ir bijušas ziņas par pārkāpumu, tad, ja ir bijuši sasniegti šie kritēriji, arī ir jāievada 5 darbdienu laikā. Tā. Atbildība. Atbildība. Ļoti svarīgs jautājums ir, tātad kredīta reģistra dalībnieks ir atbildīgs par to, ka ir iekļāvas kredīta reģistrā ziņas, kas ir atbilstošas noslēgtajam līgumam.
Un Latvijas Banka savukārt atbild par to, ka saglabā šīs ziņas nemainīgas un nodrošina pieejamību tikai tiem, kam likums to paredz. Un kredītreģis ziņām ir informatīvs raksturs, un līdz ar to viņas tomēr kā pierādījums tiesā izmantot ir ar ierobežotas iespējas, ja? Jo tomēr, ja grib izmantot tiesā, tad ir jāvēršās pie kreditora vai jāuzrāda oriģinālie līguma dokumenti, nevis kredītreģistra izziņa. Bet mēs redzēsim arī tālāk, kad kredītreģistra ziņas, protams, ir pieejams arī tiesām. Var lūgt tiesu izprasīt. Par ziņu glabāšanas termiņiem, kā jau mēs arī par tām ziņu grupām runājām, ziņas par pašu saistību, tātad tās vispārīgās ziņas glabājas 10 gadus pēc saistības izbeigšanās. Ja šodien kredīts tiek nomaksāts, tad ziņa kredīta reģistrā par šo saistību un attiecīgi arī pieejama tiem, kam ir pieejama šī ziņa, būs 10 gadus vēl. Ziņas par atlikumu, periodiskās ziņas, ir 3 gadus pēc perioda beigām. Tātad, ja jums ir, teiksim, hipotekārais kredīts, kurš ir vismaz jau 3 gadus, tad jūs atverot savu pārskatu, redzēsiet detalizētajās ziņās 36 mēnešu atlikumus. Kā tad šis pamatsummas, neapmaksātās pamatsummas apmērs ir mainījies. Ja. Un ziņas par pārkāpumiem tiek glabātas 5 gadus pēc pārkāpuma novēršanas. Un vēl par pārkāpumiem ir būtiski tas, kad ir kredītreģis likumā kredītreģis dalībniekiem pienākums pirms ziņu par pārkāpumu iekļaušanas saulaicīgi informēt klientu, kad šī negatīvā informācija tiks iekļauta kredītreģistrā, ja nebūs samaksa. Ja, un kredītreģis dalībnieki šo informāciju arī, šo informēšanu arī veids. Protams, viņi veids uz savstarpēji norādīto kontaktu, adresi vai kontaktu ēpastu, vai kā persona ir vienojusies ar to kreditoru, kur viņi ir sasniedzami. Bet viņi to veids un arī diezgan izmanto, bišķiņu piedraudot, ka nedrīkst kavēt. Jā, un tātad ziņas par veiktajiem pieprasījumiem, visi, kas ir skatījušies par jums ziņas, arī tāda sadaļa ir, tātad kredītreģistra izziņas pārskatā, glabājās 1 gadu pēc pieprasījuma datuma. Un var arī redzēt, ka ir kreditori, kas ļoti aktīvi izmanto šo kredītspējas vērtēšanas iespēju, un teiksim, reizi mēnesī prasa. Un tas ir arī atļauts saskaņā ar likumu. Kredītreģis dalībnieks var prasīt, ja ir pie šī kredītreģis dalībnieka spēkā esoša saistība personai. Un saistība, kredīts. Ja. Tātad par ziņu izsniegšanu turpinot. Izsniedzam iestādēm, kredītreģis dalībniekiem, Altumam valsts kasei un personai par sevi. Ja sākam par iestādēm, tad ļoti plaša informācija pieejama valsts ieņēmuma dienestam, ienākuma izdevuma atbilstības pārbaudēm, zvērnātiem notāriem no šī gada mantojuma lietās ļoti aktīvi izmanto kredītreģistru, patērētāju tiesību aizsardzības centram, parāda ārpustiesas atgūšanas likuma kontekstā, un citas iestādes arī pieprasa. Tiesas, bāriņtiesas, policija aktīvi izmanto kredītreģistru. Tur ir, protams, likumā noteikts apjoms, ko katru konkrētā iestāde var saņemt no kredītreģistra. Ne visas ziņas tās ir. Tā. Ziņu izsniegšana dalībniekiem Altumam valsts kasei. Tad kredītreģistra dalībnieks kredītrisku pārvaldīšanai ir tiesīgs saņemt kredītreģistrā iekļauto ziņu par savu klientu un klientu galvenieku. Kā jau es minēju, klients tas ir aizņēmējs vai galvenieks. Un iespējamo klientu un klientu galvenieku. Tas ir persona, kur iesniegus kredītu pieteikumu vai iesniegumu par apņemšanos galvot. Ja, tad var pārbaudīt šīs personas ierakstus kredītreģistrā. Tad kredītiestādēm ir tiesības pārbaudīt arī savu meitas sabiedrību esošos iespējamos klientus un klientu galveniekus. Savukārt, ja esošais vai iespējamais klients un klienta galvenieks ir juridiskā persona,
tad dalībniekam ir tiesības pieprasīt par šīs juridiskās personas patiesā labuma guvēju, valdes padomes locekļiem, mātes sabiedrību un meitas sabiedrību un katru nākamo meitas sabiedrību. Jā, un kā redzams, kredītas dalībnieki aktīvi arī izmanto šo iespēju. Tātad 2024. gadā vairāk kā 14 miljonu pieprasījumu gadā skaita. Ziņu izsniegšana personām. Tātad personai, jebkuram no mums pašam par sevi ir iespēja ieskatīties kredīta reģistrā, un to visērtāk ir izdarīt mani dati kreg.lv, vai arī izsniedzam ziņas uz oficiālo e-adresi, pa pastu vai klātienē Latvijas Bankas Rīgas filiāli tagad vairs nav, bet arī, bezlīgi Latvijas. Tātad, un ja mēs skatāmies, tad te no 20. gada var redzēt, kā Covid ir ienesis ļoti liels pārmaiņas tajā, kā vispār tiek izsniegts ziņas, un tā oranžā līkne ir tā, ka vairāk kā 54,000 pieprasījumi ir saņemti tieši caur manu datu kreg.lv vietni, un tikai klātienē ir salīdzinoši krietni mazāks apjoms. Tātad vēl par katru no tātad vietne mani dati kreg.lv pieejama 24/7 online sistēma, online datubāze, izziņas ir bez maksas. Uz e-adresi var sūtīt no savas e-adreses, var sūtīt uz e-pastu, bet tad mēs sūtam uz e-adresi, jo mēs e-pastā ziņas no kredītreģistra neatgriežam. Bet tad to pieprasījumu mēs apstrādājam Latvijas Bankas darba laikā, jo tur ir nepieciešama manuāla kredītreģistra uzturētāja iesaiste. Pa pastu tātad var rakstīt gan vēstules veidā, gan uz kr.info@banka.lv. Arī apstrādājam Latvijas Bankas darba laikā. Jā, šajā gadījumā ir jābūt maksājumam par pakalpojumiem. Un klātienē bezlīga ielā 3, bet tad būs pieraksts un pieņems Latvijas Bankas kašu darba laikā, kas ir nedaudz īsāks darba laiks nekā Latvijas Bankas normālais darba laiks. Un arī pieprasījums būs bez maksas. Visa papildu informācija ir pieejama Latvijas Bankas mājaslapā zem darbības jomas kredīta reģistrs. Jebkurā gadījumā iegublējot kredīta reģistrs vajadzētu būt, ka atrod tieši Latvijas Bankas kredīta reģistra informāciju. Un tad, kā tad izskatās mani dati kreg.lv vietne? Ja jūs ieiesiet, jūs jau redzēsiet, bet te es esmu iekopējis tos skatus, un arī saistībā ar šīs dienas tēmu par pārfinansēšanos, mēs esam ielikuši arī kredīta reģistra, tātad elektroniskajā apkalpošanas vietnē, šo bannerīti, kas aizved uz naudas skolu. Bet, ja gribat saņemt ziņas, tad spiež uz saņemt ziņas šeit vai saņemt ziņas šeit, un tad parādās izvēle autentificēties. Autentificēties var ar visiem valstī atzītiem vienotā modelī iekļautajiem autentifikācijas rīkiem. Pēc autentificēšanās parādās loks, kādu pieprasījumu tad jūs vēlaties. Jūs vēlaties par fizisko personu, kas ir par sevi, vai jūs vēlaties par savu uzņēmumu, kas būs juridiska persona par sevi, ja jums ir šādas pārstāvības tiesības, vai par citu personu uz pilnvaras pamata. Un tad, attiecīgi par sevi, ja jūs spiedīsiet, tad uzreiz jums uz ekrāna būs pārskats, kuri būs arī jums iespēja lejupielādēt, kas būs jau elektroniski parakstīts dokumentu veidā. To jūs noteikti pamēģināsiet. Ja par juridisko personu, tad nākošais solis ir jāievada šīs juridiskās personas vienotais reģistrācijas numurs. Un, attiecīgi, pēc tam tiek paprasīts, kā jūs gribēsiet uz e-adresi, vai jūs gribēsiet pārskatu saņemt šajā vietnē, tad, kad viņš būs uzģenerēts. Jo arī šajā gadījumā, ja juridiskās personas pieprasījumos un pieprasījumos par citu personas pilnvaru pamatu iesaistās Latvijas Bankas kredītreģistra uzturētājs, pārskatot, vai persona, kur pieprasa par attiecīgo juridisko personu, ir tiesīga pieprasīt
Tātad, vai uzņēmuma reģistrā ir reģistrētas šīs pārstāvības tiesības, un vai viņi pārstāv viena vai kopā ar kādu. Ja kopā ar kādu, tad mēs aicinām arī tai otrai personai izmantot šo vietni un pieprasīt. Tādējādi mēs saņemam pieprasījumu no, teiksim, no abām personām, kuras tiesīgas pārstāvēt. Vai, nu, vai arī no e-adreses, tad mēs tur nepārbaudām. Ja no e-adreses mēs saņemam pieprasījumu, mēs atbildam uz e-adresi. Tas ir vienkārši. Un tad, ja par citu personas pilnvaras pamatu, kas var būt gan fiziskai, par fizisko, gan par juridisko personu, attiecīgi, tad, tad ir, nu, vai nu norāda personas kodu vai vienotās reģistrācijas numuru, un tad, attiecīgi, ir augšu ielādē attiecīgā pilnvara. Nu, pilnvarai, ja par citu fizisku personu ir jābūt notariāli elektroniski parakstītai, elektronisks, tas ir notāra elektroniskais paraksts, nevis tas, kurš pieprasa. Un attiecīgi, ja par juridisko personu, tad būtu jābūt elektroniski parakstītai no tās juridiskās personas pārstāvjiem, kas ir tiesīgi šādu pilnvaru izdot. Tad, ja augšupielādē un, attiecīgi, arī tad kredītreģis uzturētājs iesaistās un saņem to informāciju, pārbauda, vai viss ir korekti un spiež pogu, ka var izsniegt pārskatu. Tas tā ātrumā. Tātad, ja ir kādi jautājumi par kredītreģistru, noteikti var ieskatīties vēl Latvijas bankas mājaslapā banka.lv, darbības jomas kredītreģistrs. No kredītreģistrā uzkrātajām ziņām mēs arī sagatavojam tādu vispārīgu statistiku, kas tiek publicēta Latvijas bankas mājaslapā. Ja dati ir nepieciešami citā griezumā, tad ir jāraksta individuāls lūgums. Bet, protams, mēs saskaņā ar kredītreģistra likumu arī statistikā publicējam tikai to tādos griezumos, kur nevar tieši vai netieši identificēt ne kredītreģistra dalībnieku, ne arī kādu konkrētu aizņēmēju, konkrēto personu aizņēmēju vai galvenieku. Jāņem vērā, ka Latvijā ir arī 2 kredītinformācijas biroji, kur uzkrāja ziņas par personu parādu saistībām. Daļa no kredītinformācijas biroja dalībniekiem sakrīt ar kredītreģistra dalībniekiem, bet viņiem ir arī citi kreditori un citi pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz informāciju, līdz ar to tur jāsazinās individuāli, un tur var arī ieskatīties. Mana kredīta vēsture arī var ieskatīties, pārskatos par sevi, un Krefo Latviju tur ir arī jāsazinās, kādi ir tie sadarbības nosacījumi. Tā, tas būtu viss no manas prezentācijas. Paldies, gaidīt un jautājums. Paldies, Laurai. Jā, Laima jautā, vai kredītreģistrā ir visi arī nebanku, Big Bank, West kredīti un citi kredīti saistības. Jā. Big Bank ir banka, tā kā Big Bank ir noteikti. West kredīti nav, jo tas nebanka kreditētājs nav Latvijas bankas tiešā uzraudzībā. No nebanku patērētāju kreditētājiem, kas ir šobrīd 38, mums ir 11. Tās ir visas lielākās Latvijas banku leasing sabiedrības, kuras arī finansē patērētājs. Redzēs, kā situācija attīstīsies, bet 27 nebanku kreditētāji ir ārpus Latvijas bankas kredītreģistra. Kur var redzēt, tad tādā gadījumā viņiem ir savs reģistrs? Viņi ir droši vien lielākā daļa no tiem arī ir kredītinformācijas biroja dalībnieki. Vai viņiem ir vēl cits reģistrs, nemācēšu pateikt. Es domāju, ka kredītinformācijas birojas būs tā datubāze, kurā būtu jāieskatās. Okay, paldies. Protams, persona jau zina, pie kā viņa ņem, cerams, zina, pie kā viņa ņem kredītus, un tad jau tā. Ines jautā, maksāt nespējas dati fiziskai personai tiek dzēsti pēc 10 gadiem, vai info tomēr paliek redzams? Tieši kredītreģistrā, mēs ziņas par izbeigtām saistībām glabājam 10 gadus pēc to izbeigšanas. Protams, visa informācija tiek saglabāta Latvijas bankas uzdevumiem, bet tas ir
Bet tas jau ir tad neidentificējot personu. Pēc tam. Tā, tagad čatā jautājumu vairāk nav, kolēģi. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Laura jautā, kopš kura laika mirkļa ir nosacījums, ka reģistrēts pārkāpums ir no 150 € un 60 dienas. Nu, kā jau minēju, tas ir kritērijs, kas jau nāk no parādnieku reģistra laikiem. Parādnieku reģistra izveide bija 2003. gadā. Līdz ar to mēs, attīstot par kredītreģistru, parādnieku reģistru, pārņēmām arī šo kritēriju, kas ir tas negatīvais fakts, kurš atzīmējās, ja kavējums sasniedz vai pārsniedz 60 dienas un 150 €. Nu, 100 lati tika faktiski, nu, konvertēti pēc eiro kursa, nu, un nopaļot apaļos skaitļos. Nu, ok, tad varbūt iespējams tas ir kādā citā reģistrā, kredīta informācijas, varbūt biroja reģistrā, jo Laura rakstā, bet kā tad ar situācijām, kur piefiksē 50 € pārkāpumu? Jo Laura arī raksta, manuprāt, agrāk bija jebkāda summa kredīta Nu, reģistrā. nē, kredītreģistrā vienmēr ir bijis šis kritērijs, kad pārkāpums reģistrējās tad, ja ir kavējums 60 dienas vai vairāk, un tad pēc tam 60 dienās skatās, vai ir 150 € vai nav. Mm. Ja ir kādas citas parādu datubāzes, tad tas ir cits jautājums. Kredīta informācijas birojā, manuprāt, arī tiek ņemts vērā, tur netiek ņemts vērā šis 150 € kritērijs. Tur, manuprāt, atspoguļo informāciju, ja kavējums ir 60 dienas. Tur pēc ministra kabineta noteikumiem, jā, tur bija, ja kavējums ir 60 dienas, tad atspoguļo jebkuru summu. Lursatā, kurš parādnieku reģistrs atspoguļojās, jo arī tur var redzēt. Ne, mums nav sadarbība. Lursat, mēs Jā, nesniedzam ok, ziņas. labi. Jautāsim viņiem. Anģela jautā, kas skaitās kā pārkāpums? Nu, es domāju, ka šis jautājums jāuzdod gan bankām, jo bankas jau analizē Pārkāpums kredītspēju. kredītreizes kontekstā tas ir maksājuma kavējums pieļauties. Nesamaksātais kredīta maksājums. Laikā noteiktajā datumā nesamaksātais kredīta maksājums. Ja jums ir noteikts, ka jums ir jāmaksā 20. datumā, jūs nemaksājat, tad nākošā diena ir pirmā kavējuma diena. Jā, par pārkāpumu kredītreizes kontekstā ir tieši to darījumu kavējums, kas ir iekļaujami kredītreģistrā. Kādi citi? Okay, paldies, Laura. Jā, vēl komentē. Vismaz esmu saskārusies, ka klientiem ir mazāka summa piefiksēta. Nu, šos jautājumus mēs komercbankām varētu uzdot, tad, kad būs nākamā lekcija, kur kāds no Jā, varbūt ir pārstāvjiem vērts. runās, kādus reģistrus izmanto, jā, un uz kādām summām skatās, kas tiek vērtēts, kas varbūt ir maznozīmīgs pārkāpums un tiek piedots, un kas tiešām skaitās nozīmīgs pārkāpums, pie kura jau vairs nav iespējams kredīts. Jā, tieši tā, jo kredītreģistrs ir tikai viens no datu avotiem, ko izmanto bankas. Taisnība. Tā, pagaidām nav vairāk čatā jautājumu. Kolēģi, varbūt ir vēl kāds jautājums? Tā, labi. Labi, jautājumu vairāk nav. Tad teiksim paldies Laurai par šo lekciju. Liels paldies, un jā, visiem jaukas brīvdienas. Un tiekamies nākamajā piekdienā biedru kopsapulcē, un mums ir apstiprinājusi ierašanos vidi ģenerāla direktore piekdienu biedru kopsapulcē, tāpēc gatavojamies un gatavojam jautājumus par nelegālo mākslinieka darbības ierobežošanas tēmām. Paldies visiem, un tiekamies nākamnedēļ piekdien. Atā!